Visiem jau interesē, kam patīk uzzināt, kam patīk meklēt un atrast. Devo un silūrs, ordovilks, tas ir priekš mums. Paleontoloģijas un fosiliju entuziastiem Latvijā. Visiem, kam interesē, kam patīk uzzināt, kam patīk meklēt un atrast. Devo un silūrs, ordovilks, tas ir priekš mums. Paleontoloģijas un fosiliju entuziastiem Latvijā. Čau visiem! Laipni aicināt manā kanālā. Brauksim šodien paskatīties kādas fosīlijas, varbūt kaut ko atradīsim. Ejam noskaidrot. Pieslēdzos no notikuma vietas, tātad esmu nokļuvis līdz dabas takai. Tūlītās sasniegsim arī mazo upīti, kura mēdz skalot savās sanesēs bruņu zīvju fragmentus. Cerams, ka mums šodien izdosies arī kaut ko atrast. Ejam meklēt. Lūk, esam nokļuvuši līdz upītei, kura līkumo. Kāpsim pa brikšņiem lejā un meklēsim, vai tur kaut kas neslēpjās. Ejam! Un lūk arī pirmais atradums. Īstenībā liekas, ka tas ir ātri, bet es nogāju diezgan lielu gabalu caur džungļiem pa līkumot upīti. Vairākas reizes gandrīz iekritu. Un šeit jūs varat redzēt, ir fragments no bruņu zivs. Ļoti nopriecājos, tas man šīs dienas pirmais atradums. Redz, ko viņš ir. Tāds kā viņš stāv, tā arī bija. Paņemsim rokā. Ļoti smuks. Otra puse sfēriska. Un tad es ieraudzīju vēl vienu. Bet tas bija ūdenī. Tas ir šeit. Varbūt, ka varēs redzēt. Šis te lāpstas veida fragments. Tāds interesants, jo, jā, pēc faktūras var spriest, ka tas arī ir fragments no bruņu zivs. Viņš ir viegls, izskatās pēc akmens, bet pēc sajūtām tas kā kauls. Tā kā to es arī ņemšu līdzi, tik liels gabals man nekad nav bijis. Tā kā kopumā man jau ir 2 gabaliņi. Iesim meklēt tālāk. Cerēsim, ka tie nebūs vienīgie. Šo gabaliņu paņemsim tūlīt kopā. Neviens tam nav pieskāries gadu tūkstošiem un miljoniem. Mazs gabaliņš, bet ļoti smuks. Paskalosim. Visu to vairs ūdeni neredzēsi. Nāc pie pārējiem. Vēl pēc ilgākas iešanas, diezgan nogurdinošas, es teiktu, man ir izdevies atrast vēl šo to. Ko es gribēju pateikt, aizmirst pateikt pašā sākumā. Esmu Siguldas novada upju baseinā, vienā no mazām upītēm, kas ietek Gaujā. Es varu ieteikt tādu lietu. Ja jūs plānojat doties meklēt kaut ko, tad jāpaspēj ir pēc iespējas ātrāk, jo visur sāk krist lapas. Un šādas lapas tad būs jāņem nost, lai kaut ko ieraudzītu. Ejot, es visu laiku domāju par to, ka, redz kā kolēģi no mūsu grupas ir atraduši arī zobus. Es ļoti gribu atrast zobu. Un man tas izdevās. Sāksim ar to, ka šeit
ir gabaliņš bruņu. Un turpat blakām, nezinu, vai var redzēt, mazs, ļoti izcilā stāvoklī esošs zobs. Es ceru, ka tas ir kāds no senajiem, bet nu es neesmu tāds speciālists, lai pateiktu. Tālāk noliksim te uz lapas, lai var redzēt. Un šeit sanesumos ir vēl viens gabaliņš. Redz, kur. Tā kā kopā jau krājās kastītē atradumi. Ejot pa dabastāku un brienot pupi, ieraudzīju, ka nāk cilvēki vēl apskatīt dabastāku un nolēmu iepazīties, parādīt savus atradumus. Un kas izrādījās īstais pārsteigums, tūlīt parādīšu. Satiku šo te cilvēku, un viņš izrādās arī ir mūsu grupā. Tātad paleontoloģijas un fosīliju entuziastiem Latvijā. Kā tev sauc? Juris. Aha. Tu jau sen esi pie mūsu grupā iesaistījies? Nē, baigi nesen. Cik ir bija interesi arī atrast, man bija atrasti tā kā stikla veidojumi. Un tad bija es visur izmeklējos un nevarēja neviens pateikt. Un tad atradu šo ten grupu, bet arī vēl neesmu ielicis, lai parādītu pārējiem, kas ir atrasts. Aha. Nu, mēs gaidīsim tavus atradumus, noteikti centīsimies komentēt. Atver man kastīti, apskatīsimies, ko es esmu jau atradis. Diezgan daudz. Jā, tas tāds lielais gabals man gadījās. Grūti pateikt, no kuras plātnes tas ir viņam. Mazie ar visu faktūriņu. Izbaigies. Jā, tas ir tāds izteiksmīgs diezgan. Tāda maliņa smuka vēl. Bet nu, kas to lai zina, kurā vietā viņš ir tai zivī atradies. Un tas ir liels kaula fragments, kur es neprofesionālitātes pēc nolēmu pārbaudīt un nolauzu galiņu. Un izrādījās, ka tas tomēr ir kauls. Mājās cieši vai galiņu pielīmēt, viņš turpat tās kastītē mētājās. Ar to pašu superlīmu cianakrilātu. Jā, un pats galvenais atradums. Kā jau es teicu, es dikti gribēju atrast zobu, un te nu viņš ir. Es ceru, ka tas ir fosīlais zobs. Tas ir jau no jaunākām zivīm, cik es noprotu, bruņu zivīm šāda zoba nebija. Man liekas, ka viņām bija plātnes priekš ēšanas, un vēlākām zivīm jau bija šāda ilgnīša. Tā kā man liekas diezgan iespaidīgi. Arī ies meklēt to lītās. Mēs iesim kaut kur droši vien paskatīties pa ceļām. Nu jā, tā kā šādas sanesumi, kas ir upēs, tos vajag pārbaudīt vienmēr. Gan šeit, gan citur, bet nu sevišķi jau Siguldas upju baseinā. Tā kā prieks bija tev satikt. Cerams, ka satiksimies vēl kādreiz. Jā. Nu, ejam tālāk. Pareizi. Jā, veiksmīgi. Un šeit mēs brīvā dabā varam novērot ūdens skorpionu. Šeit pat pie putām atrodas arī liels cauruļkauls. To gan es neņemšu, izskatās pēc mūsdienīgā. Atkal putu sanesumi priekšā, bet šeit ir nekas sevišķs, bet zālēdāja zobs. To es laikam atstāšu tepat. Eju jau krietnu brīdi un no bruņuzavīm nevēsts. Priekš jums tas ir tūlīt un momentā, bet priekš manis tas ir pēc kāda laika.
Kas mums te ir? Šeit ir kaula fragments, liels, stobra veida. To mēs neņemsim, bet es šeit redzēju vēl gabaliņu interesantu. Gribēju jums parādīt. Tā, kas tas tāds ir? Jā, ir bruņuzils fragments. Tas nav inscenējums. Es viņu tikko atradu. Forši. Un tagad meklējam to, ko es gribēju jums parādīt. Tas bija tāds kaula fragments šeit. Nekāds dīvains. Pat cik viņš ir dīvains, es viņu tūlīt noskalošu un paņemsim līdzi. Ļoti savāds. Tur vajadzēs kādu speciālistu, lai var pateikt, kas tas ir, no kā tas ir. Nu, vismaz aptuveni. Precīzi to neviens nepateiks. Tā, ko es te redzu ūdenī? Zem ūdens mums ir vēl viens stobra kauls. Interesanti, kas te ir apēst? Vai tā ir cilvēku darbība un mesti kādi galdu kauli, vai arī kādi šuvies. Vai arī tie ir mežonīgie dzīvnieki, kas ir palikuši šajā upītē. Nu, jāskatās tālāk. Ļoti jauki, liksim kastītē. Šeit atradās brīnišķīgs eksemplārs. Cik smuki izzīmējās. Un tad šeit paņemot no lapu, redz, kas man ir. Wow! Tāds foršs korāls. Tūlīt nomazgāsim. Tā kā sēnīte. Apaļš un ar visu pamatnīti. Brīnišķīgi vienkārši. Ot, tas ir skaistulis. Tādus jūrā neatrast, jo tur viss tiek nogludināts. Šeit viņš ir pat daļēji izskalojies un ir redzams. Pastīsimies, varbūt, ka vēl kaut kas ir. Un tā, tuvojās vakars. Virs upītes ceļās migla. Esmu staigājis jau 3 stundas, varbūt vairāk. Kaut kas vēl ir salasīts. Mēģināšu parādīt tūlītās. Nu, tā tad ir viens gabaliņš. Viens ļoti mazs gabaliņš. Tad ir viens krietni lielāks. Tad ir vēl viens mazītiņš. Un es ceru, ka šis varētu būt apslīpēts zops. Nu, nezinu, grūti pateikt. Jāliek kastītē. Tad, nu, patās atradās šeit sanesumā. Liekas, ka tāds kā gastropodu gliemeža atspiedums. To es neņemšu, bet te patās lejā stāv ļoti smuks korālis. Un tāda interesanta zīmējuma. Un to var arī paņemt līdzi. Tā kā paiesim vēl līdz kādai smukai vietai un taisīsim kopsavilkumu. Nu, lūk, arī man šīs dienas galapunkts. Ceļās migla, saule laižās rietā. Ja kāds atpazīst šo vietu, var droši atnākt vai atnākt uz kādu
citu vietu, kas ir tepat blakām. Domāju, ka atradumi ir gandrīz garantēti. Nu, kā pēdējais, piemēram, šī akmeņu krāvumā, smuki atspīd saules staros. Redz, kur ir gabaliņš. Maziņš gabaliņš no bruņuzivs. Tepat ir vēl viens gabals, tikai bišķi lielāks. Kā saka, neatejot no kases, pēc dažām sekundēm vēl lielāks gabals. Nu, šis ir jau krietnis. Uz atvadām atradu pēdējo gabaliņu. Ļoti interesantas formas. Redz, kāds ar apakšiņu. Diez, kas tas varētu būt, vai tā varētu būt žokļa daļa ar zobiem vai nē. Nu, nezinu. Par to es nemāku spriest. Diemžēl ir jau vakars, nogurums ņem savu un ir jādodās atpakaļ ceļā uz turieni. Bet pirms tam apskatīsim visus mans atradumus tepatās. Un tā, dienas beigās man ir 16 bruņuzivs fragmenti, vairāki nenosakāmi fragmenti, un 3, kā es iedomājos, zobu gabalu. Nu, viens noteikti ir zobs, par 2 pāriem es neesmu 100% pārliecināts. Ir 3 kaula gabali un 2 korāļi, ko es nolēmu paturēt. Viens ir interesantāks, otrs mazāk interesants. Apskatīsim tūmā. Paleontoloģijas un fosiliju entuziastiem Latvijā. Visiem, kam interesē, kam patīk uzzināt, kam patīk meklēt un atrast. Paleontoloģijas un fosiliju entuziastiem Latvijā. Tā kā vēlu visiem veiksmi, dodieties ekspedīcijās. Un, ja patika, liekam like, komentējam un liekam vairāk interesantus savus atradumus mūsu grupā. Paldies, ka skatījāties! Čau! Visiem, kam interesē, kam patīk uzzināt, kam patīk meklēt un atrast. Devons, Ilūzors, Ordoiks, tas ir priekš mums. Atvainojiet, vēl pēdējā pieslēgšanās. Taisījos slēgt ārā kameru, visu krāmēt kopā un nolēmu vēlreiz paskatīties ūdeni. Un ūdenī ir vēl viens gabaliņš. Tas ir tur. Visiem, kam interesē, kam patīk uzzināt, kam patīk meklēt un atrast. Devons, Ilūzors, Ordoiks, tas ir priekš mums. Paleontoloģijas un fosiliju entuziastiem Latvijā.